Nākamā cīņa ir fināla cīņa vecuma grupā no 11 līdz 12 gadiem svarā līdz 42 kg. Igaunija pret Latviju un zilajā stūrī saimniekos Tallinas kluba līderi pārstāvis Arhips Paramonos. Savukārt viņam pretī stāsies Golden Glory pārstāvis Aleksandrs Starkovs. Tas nav tas Aleksandrs Starkovs, kurš ir Edgars Krīver treneris. Šis puisis ir tādu pašu vārdu un uzvārdu kā šim slavenajam trenerim. Ka latvietis ir sarkanajā formas starpā, sarkanajā ekipējumā, tā būtu pareizāk teikt. Latviešu sportists ir daudz kustīgāks, augumā īsāks, līdz ar to viņam jābūt krietni prātīgākam un labs lovs. Šeit vairāk tas ir tāds izlūks sitiens no Aleksandra Starkova puses. Aleksandrs daudz kustās, viņš saprot, ka pretinieks ir garāks. Un pretinieks smuka kombinācija no igauņu sportas puses. Nepaspēja Aleksandrs izdarīt atbildes sitienu. Bija gatavojies. Šeit satvēriets. Labi izveidījās no pretinieka raidītās sitienu ar kāju Aleksandrs Starkovs. Aleksandrs kustās. Sitiena apmaiņā šoreiz veiksmīgāks igaunis. Atkal laba rituma un distances izjūta Aleksandram. Aleksandrs šeit kļūdās, izlaiž vairāk sitiens, mēģina atbildēt ar pretuzbrukumiem. Viens no sitieniem bija precīzs un šeit attaisījusies ar vesti, bet šeit nevajadzētu trenerim iesaistīties un teikt stop, stop. Tas jāredz tiesnes, kamēr tiesnes to neredz. Nedrīkst iejaukties un nevar teikt stop, stop, nāc malā. Jo kamēr tiesas nav apstādinājis cīņa turpinās. Un tieši tā varētu uztvert arī Aleksandrs Starkovs, kurš varēja doties virsmu. Protams, viņš ir šeit šis spinning back fist, jeb grieztais sitiens ar roku, pārāk tālā distancē. Efektīvi jau izskatās, bet tur jābūt māņkustībai un jābūt nedaudz tuvāk. Jāpieiet tuvāk Aleksandram, lai šis sitiens būtu efektīvs un izpildīt to funkciju, kas viņam ir paredzēta. 10 sekundes šajā raundā. Labs, beidzot trāpa smuku un te jau igaunis atbild. Rauns galā. Mēs redzam šobrīd sarkano stūri, Golden Glory pārstāvis no Rīgas, Aleksandrs Starkovs, atpūšas. Pirmais rauns viņam nebija slikts, taču redzam, nespēja Aleksandrs saīsināt distanci un tādā veidā pārņemt cīņas grožu savās rokās. Manuprāt, pirmo raundu uzvarēja Arhips Paramonos no Igaunijas. Skatīsimies, kā šī cīņa iegrozīsies atlikušajos divos raundos. Kā jau teicu, Aleksandrs Starkovs no Latvijas sarkanajā aizsargu ekipējumā. Labs uzbrukums, jāturpina iet uz priekšu. Ļoti labi mainīja stāvus. Aleksandrs šeit kļūdījās. Aizbrīdis, ka low-kicks nevienmēr ir jāuzņem. Viņi var bloķēt, viņi var absorbēt, no viņa var izvairīties.
Labi, Aleksandrs atkal labi uzbruk. Iespējams saņem sūtu no trenera Aleksandrs Starkovs, kad dara kaut ko nepareizi. Treneris pateica, kas jādara, pie kā jāpiestrādā šajā raundā. Manuprāt, Aleksandram jāizmanto low kick sitienu vairāk. Aleksandrs pārāk ir ieciklējies ar kājām sist ķermenī un mēģināt trāpīt pa galvu. Pārāk sarežģīti, manuprāt, daži savu situāciju. Labs uz rokām, kriet labāks ir Latvijas par Igaunu. Uz rokām, toties Igauns ir jaudīgāks uz kājām un labi sit ar ceļiem. Un, protams, šī auga priekšrocība. Labi izvairījās no lova Igaunijas pārstāvs. Tas ir tas, ko es iesaku darīt arī Aleksandram Starkovam. Nevienmēr visi sitieni ir jāuzņem. Šeit mēģinājums trāpīt ar griezto sitienu ar roku. Un tagad bija īstais moments. Tuvāk, lai šis sitiens izdarītu to efektu, kam viņš ir paredzēts, jābūt krietni tuvāk. Vislabākais šo sitienu pielietot pēc maņkustības. Igauns atpūšās, treneris elpina, tādā veidā palīdzot, paspiežot uz krūšu kurvu, palīdzot elpošanā, lai dziļāk ir šī izelpa pilnībā. Ir papildus skābekli, vicinot ar vielu. Izšķirošais rauns šajā cīņā. Pēc mana redzētā, es teikšu tā, ka Igauns ir labāks. Pirmajā raundā viņš bija dominējuši labākais, otrajā raundā tur spēku samērs nedaudz izlīdzinājās, bet tik un tā Igauns, manuprāt, nedaudz bija precīzāks, trāpīgāks. Līdz ar to es pieļauju, ka tiesneša piezīmēs viņa vārds izskanēja tik uzrakstīts visās lapiņās. Ko izšķirošais rauns? Principā pēdējā cerība, manuprāt, priekš Aleksandrs Starkovs. Labs trāpības attaisno. Aleksandrs pats laikam nesaprāt līdz galam, kā tik veiksmīgi tas izdevās, jo iepriekš šādi sitieni nesasniedz savu mērķi. Jāsaprot arī, ka Igauns ir nedaudz pagurs, līdz ar to arī kaut kur modrību pazaudējis. Igauns labs. Pārāk, nezinu, kāpēc tiesas iejaucās šajā gadījumā, tur kliņš pat īsti nebija. Jo kliņšā vīkstiem cik izrīt. Augstos toņos ir šīs mačs, 63. rauns. Jā, Igauns. Treneris Igaunim saka, ej uz priekšu. Ko nozīmē auguma priekšrocība? Ir kaut kādās vecuma grupās noteikti. Protams, arī pieaugšu vecuma grupās ir ļoti svarīgi tev augums. Bet augums nevienmēr ir noteicošais, ja tu neproti viņu izmantot, viņa priekšrocības. Paskamies. Jaudīgs uzbrukums no Arhipa Paramonov. Beidzot precīzi, ļoti izteikti precīzi bija Aleksandrs Starkovs. Viņš gaidīja savu momentu. Tāds, krietni taktiskāks ir. Latvijas, viņam nav citu variantu, viņam bija jāpielāgojas. Viņš nevar. Un te pēdējās 10 sekundēs aktivizēs Latvijas, iet uz priekšu. Lauž Igauns šobrīd, bet laiks ir galā. Un cīņa arī ir beigusies. Gaidām tiesnešu paziņojumu, kurš tad uzvarēja šai cīņā un kurš tad kļūs par Riga Open uzvarētāju vecuma grupā no 11 līdz 12 gadiem svara kategorijā līdz 45 kilogramiem. 42 kilogramiem, atvainojos, nākamā svara kategorija būs līdz 45.
vienbalsīgs tiesas šājumus. Un Riga Open zelta medaļa dosies uz Tallinu. To mājās vedīs Arhibs Paramonovs.